Viņi gluži tāpat kā jebkurš bērns priecājas par brīvlaiku, gaida ciemos Ziemassvētku vecīti ar dāvanu maisu un mīl savu ģimeni, bet liktenis ar viņiem ir spēlējis dažādas spēles. Sievietēm, kuras viņi ikdienā sauc par savām mammām vai omām, ir tik daudz mīlestības, lai tās pieriktu arī ģimenei pēkšņi ienākušiem bērniem. Tā Ina, kuras ģimenei jau bija 5 bērni, pirms 10 gadiem kļuva par aizbildni. Ne jau tāpēc, ka mēs to būtu gaidījuši gadiem ilgi, tas bija vienkārši negadījums. Meitenīte bija skolniece man klasē, kurai vienkārši neatnāca vecāki pakaļ un nav atnākušo pakaļ līdz šai baltai dienai. Lai gan Inas ģimene pašreiz jau tā ir liela, jautāt, vai ir gatava savā mīlestībā dalīties ar vēl kādu mazuli, vien atrauc. Ja notiks kaut kas tāds, mūsu vārti un sirdis vienmēr ir vaļā. Aucis, Tērvetes un Dobels novadā aizbildniecībā pašreiz pieņemti vairāk nekā 20 bērni. Viņu vidū arī dzīves priecīgā Samanta, kura ikgadējā kopā sanākšanas pasākuma laikā starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu visus klātesošos priecēja ar savu azartisko dejošanu. Viņi tiek saukti par aizbildņu ģimeņu mazo zvaigznīti, jo uzaicināti piedalīties arī jauno talantu konkursā. Man patīk daudz, kas, piemēram, spēlēt klavieres, dziedāt, zīmēt arī. Samanta ir lietuviete un tikai pēdējos 4 gadus dzīvo Dobelē. Ja pētītu dzimtes koku, tad viņa ir Ainas kundzes mirušā vīra pirmās sievas mazmeitiņa. Bija atstāta meitenīte. Un policija vienā reizē zvanīja un jautāja, vai mēs pazīstam tādu viņas mammu. Un mēs kādreiz, mana vīram mazmeita. Un teica, ka ir atstāta meitenīte un ka viņiem nav kur likt viņu. Un tā viņa atveda pie mums. Tik skarbi un neparasti ir visu aizbildņu ģimenēs pieņemto bērnu dzīves stāstu, taču Laimas māte viņiem ir iedevusi atslēdziņu, kas atvērusi labu cilvēku sirdis. Un bieži vien vairāk par materiālajām vērtībām šīm ģimenēm ir nepieciešams saprotošs drauga plecs. Līdzšinējā Dobeles rajonā par tādu ir kļuvusi apvienība Ligzda. Kas tad ir tas būtiskākais jūsu biedrībā? Kopā būšana, pleca sajūta un tā apziņa, ka viens otram mēs varam palīdzēt, un ja mēs gūstam, tad arī mēs varam citiem dot. Sandra Leitāna, Andris Pāns.